Jā, esmu Denis, man nav draudzenes, bet ja man būtu draudzene, es viņu nekad nesistu uz 8. mārtu. Vismaz. Tā ir sieviešu diena, feminisms, joki. Šitie jaunieti pēc varbūt būs ļoti smieklīgi. Karaši, es tikko nesen uzzināju, kāpēc Čāka iela saucas par Čāka ielu. Tur senos laikos gāja vilciens fuck, šis nav smieklīgs. Es tev pat nepabeigšu, man ir pop. Laiks. Ok. Laiks, atslēgts. Kad mani aicina uz kaut kādām lietām, es vienmēr saku, man nav laika. Bet ja man būtu kaut kāda laika mašīna, es labprāt atgrieztos atpakaļ laikā un izdomātu labāku attaisnojumu. Šitais varbūt būs Nē. Ok. Es man patīk. Mani vecāki man stāstīja, kad viņi mācījās skolā, viņi sitā lineāli visu laiku tur skolotāju, jo bija tāda smaga laika, Krievu savienības. Jā, Krievu laika. Un viņi sit, un esmu ļoti pateicīgs, kad es mācījos skolā, tur, viņus sit tur par rokām, pa muguras sita. Un esmu pateicīgs, kad es biju skolā, man tā nesīt. Fuck! Kad es viņus sit pa rokām, un esmu pateicīgs. Tas arī nestrādā. Pagaid, nesit. Nē, whatever, labi, nekas. Nē, es vienkārši skaidu. Jūs gaidiet kaut ko? Pa brīvu? Nē. Futbola bumba ir ļoti izturīgā lieta. Un tas nav vispār... Es nebrīnos, ka viss spēle uzreiz apstājās, ja bumba uzsprāg. Piemēram, Parīzē. Mūsdienas zinātne atbild uz ļoti svarīgiem jautājumiem, piemēram, kāda ir dzīves jēga, vai eksistē dievs, un vai Siāmas dvīņi masturbē. Vai ne? Visi to gribējām zināt. Vai tas skaitās incests? Redzēju, internetā ir tā jauna mode, kur krāso vecās fotogrāfijas, melnbaltās fotogrāfijas. Un es šodien redzēju, no 30 gadiem tas melnbaltās fotogrāfijas ar krāsām. Un tik romantiski un tik labi ir sajūta redzēt, ka visi tie melnbaltie cilvēki, tas fotogrāfijas pārvēršās par vienkārši baltiem cilvēkiem. Nav kā tagad Parīzē viss tur visādi tur musulmaņi. Man joki nav politkorekti un arī nav gramatiski korekti. Jā! Es neesmu rasists. Es visi vienkārši tur bija rakstīts, neesmu rasists. Jā, es neesmu rasists. Un es domāju, ka visiem cilvēkiem, melniem, baltiem, zeltainiem, ir savas tiesības, jūtas un arī savās valstis. Tāpēc nevajag braukt uz šo valsti, jāpaliek savā Afrikas valstī. Tas netiek. Es varu rast. Ja orgasms ir mazā nāve, tad vai masturbācija ir pašnāvība? Mazā pašnāvība?
Man liekas, pensionāriem ir taisnībā. Transporta viņam nepietiek sēdvietu. Man liekas, ir jāuztaisa speciālais maršruts, kurš brauktu cauri visai pilsētai, paņemt visus pensionārus un nekāds neatgrieztos. Jā, tā kā man patika, sevišķi, nezinu, laikam šīnis vecs cilvēkus. Jā! Man bija kolēģis, un viņš visu laiku stāstīja, ka viņš ienīst savu tēvu. Vienreiz viņš uzzināja, ka viņa tēvs ļoti smagi saslima, un gan varbūt letā, viņš gandrīz nomirs. Bet viņš nebija laimīgs, un es biju tam atsliecinieks. Kad viņam pazvanīja viņa ģimenes ārsts un teica, ka man ir ļoti sliktās ziņas, un tas notika, ko mēs visi baidamies, jums ir aids. Bet jūsu tēvs ir vesels. Mans brālēns pārģērbas par vampīru uz Helovīnu, un tas ir savādi, jo viņam pat nepatika vampīri. Man liekas, viņš vienkārši meklē iemeslu, lai aiziet naktī uz ielām un par konfektēm sukāt. Jā, man liekas.